Rūpējoties par kuplo jaundzimušo skaitu pagājušajā gadā, Aizkraukas novada pašvaldība 26. janvārī sveica 2012. gadā dzimušos mazuļus un viņu vecākus. No 73 ielūgtajiem bija ieradušies vairāk nekā pusi šo svētku gaviļnieku, kuriem bija iespēja ieraudzīt vienam otru, saņemt pozitīvas emocijas un apsveikuma vārdus no Aizkraukas novada domas priekšsēdētāja Leona Līduma. Šie ir mazie, lielie aizkrauklieši. Šis ir ļoti savienojošs mirklis. Jo pēc vairāk nekā 20 gadiem kaut kas tāds atkal šajā pilsētā, šobrīd novadā, notiek. Mēs pievēršam lielāku uzmanību, lielāku akcentu mums visjaunākajai paaudzei, jo mēs apzināmies, cik tas, protams, ir būtiski. Jo visapkārt izskan lozungi, ka jāpievērš uzmanību, jāpalīdz ir jaunajām ģimenēm. Vairāk vai mazāk, tas, protams, pēdējā laikā ir pamanāms arī no valsts puses, zināmā mērā arī no pašvaldības puses, tāpēc Aizkraukas domas vārdā šobrīd sirsnīgi sveic visus tos, kuri mani nesaprot, un visus tos, kuri saprot manis teikto. Un liels paldies ir mūsu aktīvistiem, kuri mūsu nolūmu pirms pāris gadiem kaut ko tādu uzsākt, droši virzīja un pielika punktu tam visam. Tas ir mūsu nevalstiskā organizācija Vecāki Aizkraukliņi, īpaši Zanas personā, viņas tuvākās līdzgaitnieks un līdzgaitnieki. Šī biedrība iepriekšējā gadā mums ļoti sevi parādīja kā aktīvu. Un ir zināms, ka šis Aizkrauklis mazuļu pūliņš šai koku kastītei ir pielocīts ar kādas citas biedrības aktīvistiem un entuziastiem palīdzību, ar mums senioru biedrības aktīvistiem, cienījumām dāmām, kuras ar saviem nenogustošiem pirkstiem arī savu dāvanu tur sarūpēja. Tāpēc ir ļoti simboliski un patīkami, ka paauģu sadarbība mūsu pašvaldībā izpaužās. Tas ir ļoti silti. Jācer, ka nākošgad šāda tikšanās reize būs jācer daudz kuplāk. Būs vairāk nekā 70, cik tur mūsu mazuļi. Sveic visus! Jaundzimušo bērniņu ģimenes saņēma dāvanu kastīti ar iegarvētu Aizkrauklas ģerboni un uzrakstu Aizkrauklas 2012. gada mazulis, kur glabāt bērniņa pirmās un vecākiem tik nozīmīgās piemiņas lietas. Turklāt šajās kastītēs jau bija simboliska dāvaniņa no dienas centra Pīlādzes rokdarbnieču grupas Adīti Zābaciņa. Biedrība Vecāki Aizkrauklē bija šī pasākuma iniciatora. Zanīt, pastāsti lūdzu, kā jums vispār radās šāda doma? To, kā radās, noteikti tā īsti neatceros, jo tas jau bija pagājušā gada pavasarī, bet skatoties citu pilsētu pieredzi, un tā skaitā manu dzimto pilsētu Jelgavu, kur jau viņiem notiek gadiem, un nesen arī mans brālis saņēma Jelgavā šādu te dāvaniņu, tad likās, kāpēc ne Aizkrauklē. Un pavasarī runājot ar domas priekšsēdētāju Līdumu kungu, viņš teica, ka viņam arī šī doma jau labu laiku esot bijusi prātā, un tā kā, es priecājos, ka tas tika realizēts šogad. Biedrība bija viena no tām, kas piedalījās arī dāvaniņas izveidē un visa šī procesa sagatavošanā. Kā jums gāja? Dāvaniņas idejas autors esi tu, Zanda, pati pašvaldība. Es domāju, ka, man liekas, ka ļoti jauka tā dāvana. Tie, kas arī viņu ir saņēmuši, es dzirdēju no vairākiem atsauksmes, ka ir ļoti tiešām tāda praktiska arī, ļoti skaista un simboliska. Gāja, tas process diezgan ilgu laiku aizņēma patiesībā, jo kastītēs ir arī simboliskā dāvaniņa, zeķītes, ko adīja tātad pensionāru biedrības dāmas, un tas tomēr prasa laiku. Manuprāt, radošs process, kas visiem sagādāja prieku, un cerams, ka arī dāvaniņas saņēmēji par to priecājas šobrīd. Biedrība bija tie, kas koordinēja vecākus šajā jautājumā. Kā jums veicās šajā gadījumā?
Biedrība Vecāku aizkrauklē iesaistījās pasākumu organizēšanā kā brīvprātīgie, jo tas ir pašvaldības organizēts un finansēts pasākums. Un, es domāju, ka veicās ļoti labi. Mēs sagatavojam ielūgumus, iznēstājām viņus, pasākumu, tad visu gaitu mēģinājām nokoordinēt, lai būtu ērti tanī dienā ar ratiņiem iebraukt, lai būtu visiem vietas, kur apsēsties. Es domāju, ka ļoti labi gāja, jo lieta, ko tu dari no sirds, nevar neizdoties. Arī Aizkraukles novada pašvaldība priecājās par katru jaundzimušo mazuli, tāpēc pie dāvanu sagatavošanas ķērās ar lielu prieku. Kastītes pēc pašvaldības pasūtījuma izveidoja Sija Jelgavūda, savukārt iegarvēto tekstu veidoja Juris Cepure. Lai apsveiktu 2012. gadā dzimušos mazuļus, pašvaldība sākotnēji balstījās uz informāciju, kuru sniedza Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļa. Taču, kā vēlāk atklājās, daļa šo bērniņu nemaz nedzīvo Aizkrauklē un nav deklarēti mūsu novadā. Tāpēc, mācoties no kļūdām, veicot 2013. gadā dzimušos mazuļus un viņu vecākus, par pamatu tiks ņemts tas, vai bērns un kāds no vecākiem ir deklarēts Aizkrauklē. Šiem bērnu vecākiem ir arī tiesības šogad saņemt vienreizējo pabalstu par bērna piedzimšanu. Lai to saņemtu, gan vienam no vecākiem, gan pašam mazulim ir jābūt deklarētam Aizkrauklē, bet, lai saņemtu šo pabalstu, ir jādodas uz Aizkraukles dzimtsarakstu nodaļu. Tie vecāki, kuri ir saņēmuši ielūgumus uz pasākumu, bet dažādu iemeslu dēļ nav varējuši atnākt, to var izdarīt joprojām. Pēc dāvaniņas jāierodas Aizkraukles novada pašvaldībā Lačplēša ielā 1A 204. kabinetā. Kādu secinājumus esat ieguvuši pēc šī pasākuma? Tanī pasākuma dienā, redzot tos laimīgos vecākus, priecīgos, kas tiešām to uztvēr kā svētkus, sapucējuši savus mazuļus, princesītes un mazos puisīšus, pat vestīties un biksīties, daži jau soļoja pēc dāvanīs pats savām kājām. Secinājums ir viens, ka šī tradīcija ir, manuprāt, laba, un viņu, ar pašvaldības atbalstu cerams, ka varēs īstenot arī nākamajā gadā. Un ir jāpriecājas par katru jaunu bērniņu, kas mūsu pilsētā piedzimst. Tā ir ļoti, ļoti liela. Aizkraukle, tāpat kā visas citas Latvijas pilsētas, piedāvā arī ziemas sezonā iedzīvotājiem dažādi izklaidēties. Stadionā mēs varam slēpot papli, mēs varam slidot, mēs varam doties uz muzeju, mēs varam nākt uz kultūras namu mūsu pasākumiem. Un, protams, ka tuvajā ūdenskrātuve ir aizsalusi, bet arī viņa vilina pavadīt mums tur savu brīvo laiku. Vērojam, ka zemledus makšķernieki uzturās mūsu aizsalušajās ūdenskrātuvēs, un arī bērni ir sākuši slidināties un dzīvoties uz aizsalušās Daugavas, taču mēs redzam, ka jau parādās plaisas un pirmās kušanas tādas tā kā pēdas, un tādēļ mēs esam atnākuši ciemos pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģionālās brigādes Aizkraukles daļas komandiera Guntara Laukazīles. Jautāsim viņam, sakiet, vai ir jau pamats šajās februāra pirmajās nedēļās būt uzmanīgam un aizdomīgam par to, ka ledus Daugavā varētu sākt kust un ka zemledus makšķerēšana un dzīvošanās uz Daugavas ir tā kā dzīvībai draudīgas? Labdien! Teiksim, uz doto brīdi, kā tāda liela apdraudējumam nav, bet vēlos atgādināt, ka atrašanās uz ledus vienmēr ir saistīta ar briesmām. Tomēr, jo pat pie, teiksim, ja ilgstoši turās mīnusi, ir vietas, kur ir zemūdens strauti, kur ir kaut kādas kanalizācijas iztekas pie tiltiem. Šajās vietās ledus aizsals daudz lēnāk un ir trausāks nekā pa visu citu upi, teiksim, kur vienmērīgi klāj. Par tādām pirmajām briesmām liecina, ka, ja ir jau dienas 5 vairāk bijis plusos, kaut vai pa dienu, teiksim, tad jau ūdens ledus sāk staigāt, paliek čauganāks. Tālāk, ja sniegs neklāja, ļoti labi var redzēt tumšus tādus klājumus, un tur jau uzreiz var saprast, ka tas ledus jau ir daudz plānāks nekā visas citas ūdens tilpnes ledus. Tāpat kaut vai par to uzvedību uz ūdens, teiksim, ir arī bijis pagājušā gada sākumā vai kaut kad pagājušā gada decembrī zemledus makšķernieki, kas, teiksim, gājuši makšķerēt kopā ņemot grādīgo.
un nav varējuši tikt, teiksim, no ledus ar saviem spēkiem. Un tad tika saņemts no 9 stāvu mājas cilvēks, kā saka, kas tad tuvāk, bija redzējis, kā tur klupdams, krisdams viens knapi nāk, un tad piebraucot, tas bija diezgan patālu. Tas, teiksim, mēs ar savu speciālo inventāru līdz viņām tikām, uzguldīja virsū un ar vilkšanu novilka nos. Viņš jau, teiksim, bija kritis un guvis dažādas traumas un pārsitis galvu vēl kaut ko un nodevām mediķiem. Tā kā atrašanās uz ledus vienmēr ir saistīta ar risku. Jā, it īpaši grādīgos dzērienus nedrīkstētu lietot, vajadzētu vērot, kāds ledus izskatās, un ja plusi turās nedēļu, tad nevajadzētu uz ledus doties. Sakiet, vai dotajā brīdī jau te pie Daugava, pie aizkrauklas jau ir bīstama, plusi kā nav turējušies diezgan ilgi, bet vai ir jau bīstama, un vai ir kaut kādi pirmās pazīmes? Bīstama kā tāda vispār vēl nav, jo, kā redzat, laika apstākļi vēl pieturās, bet arī, teiksim, iesaku vienmēr būt uz ledus uzmanīgiem, kaut vai tāpēc, teiksim, ugunsdzēsēji rīkoja savas praktiskās nodarbības akvatorijā pie kultūras nama un ir vienā vietā izāģēts ledus gabals 4x4. Teiksim, noteikti, ka viņš tagad ir aizsalis, bet tur tas... Tas ir makšķerēšanas nolūkos? Nē, tas ir taisni mācībām, ja? Praktiskajām nodarbībām. Teiksim, mēs arī patstāvīgi trenējamies. Un mācāmies arī glābt šos ielūzušos cilvēkus. Tāpēc mēs tikām šo aliņģi zāģējuši. Notika pagājuši nedēļā praktiskās nodarbības. Līdz ar to tā vieta varētu būt arī bīstama. Un sakiet, kā citus pavasarus aizkrauklas tuvāk apkārtne un šis te, dambis pie Hesa, vai tās ir tās vietas, kur jūs saņemat šos izsaukumus un cilvēki tā kā ir bijuši neuzmanīgi pret savu dzīvību un drošību? Kā jau visā Latvijā, arī pie mums zemledus makšķernieki tie ir pēdējie cilvēki, kas pamet, teiksim, ledu. Vispirms pazūd ledus, tad makšķernieki tā tautā runāja. Tieši tā arī ir, teiksim, pat ja te uz vietas mums liekas, ka ledus jau faktiski nav, bet ir saņemti izsaukumi, bija 2 gadi atpakaļ uz skrīveriem uz līčūdens krātuvi, kur kāds padzīvojis cilvēks turējās pie ledus gabala vairāk kā 20 minūtes, bija ielūzis un labi, ka sadzirdēja garām ejošo viņa saucienu pēc palīgs, kamēr ieradās, kamēr atrada, kur tas ir, jo tas, teiksim, bija arī tuvāk mežam, kur pēdējais ledus, jo pašā ūdenskrātuvē vairs nebija ledus, un tā veiksmīgi beidzās. Tad ir bijis gadu atpakaļ arī lejpus Hesam, kur arī, protams, tā strauma ir spēcīgāka, un ledus paliek pirmais trauslāks. Cilvēki glābti tas pat. Šeit augšpusē tas ūdens tā kā mierīgāks, tas Hes viņu aiztur, un varbūt, ka nav tik dzīvība bīstams. Tieši tā, te, teiksim, tās ielūšanas, cik es atceros, nav novērojamas, jo te ledus faktiski neiet. Viņš izkūst, bet briesmas ar to, ka viņš paliek irdens šķaugans. Pateiks, uz pavasarī, kad tie ilgstošie plusi, tas ledus biezums varētu būt, 1,20 cm, bet viņš ir irdens, viņš vairs netura to svaru. Tad jūs sakat, ka pagaidām vēl nav nekādas apdraudējums, bet, sargā pats sevi un tad Dievs tevi sargās. Varbūt atgādināsim iedzīvotājiem, kā viņiem izsaukt palīdzību un ko darīt tad, ja pats esi nokļuvis nelaimē vai ja tiešām, kā jūs stāstat no dzīvokļa loga, mēs redzam, ka kāds cits varētu būt pakļauts briesmām. Kur zvanīt un kā rīkoties? Pirmais no ielūzušā cilvēka, teiksim, viedokļa nekautrēties, saukt pēc palīdzības. Pilnā kaklā, pilnā balsī, teiksim, kā arī, ja par zemledus makšķerniekiem tiek runāts, tad nevelti viņu raidījumos arī par irbulīšiem runā. Galvenais ir noturēties virs ledus. Un vēl, teiksim, ir arī par to pašu zemledus makšķerniekiem, kad turās pie kastes, turās pie bora, pie visiem tādiem līdzi, kas velk viņu uz leju. Tad to atstājiet kaut vai, ja iespējams, kaut vai drēbes, kas paliek, saukt pēc palīdzības pirmais. Un tad jāskatās, teiksim, jāmēģina kaut kā pašam, teiksim, uz muguras. Ir tomēr dažādāki veidi un arī raidījumos parādīt. No cilvēka, kurš ir pamanījis,
pirmais ir piezvanīt uz 112 un painformēt, kas ir noticis. Otrais, savu iespēju robežās tomēr izvērtēt savus spēkus, jo tas var būt jauns cilvēks, teiksim, bērns, kas redzēs, vai vecs cilvēks, kam tie spēki ir mazāk, necensties pašam tur iet, jo tad jau būs divi glābjamie, ja nav pārliecība par saviem spēkiem. Ja, teiksim, ir cilvēks, kas jūtās par sevi drošāks, padot kādu zaru, kādu virves gabalu, ja pamest, kaut vai kurtku, teiksim, nomest, tas jau ir, teiksim, 1,5–2 metri, jo tā vieta, kur tas cilvēks ir ielūzis, tā tieši ir bīstama un iespējams, ka tur, ejot tuvāk vēl aizvien, var ielūzt jau viņi abi. Jā, tā kā ir ļoti jāizvērtē savi spēki un situācija un protams, jāsauc, cik spējam pēc palīdzības vai jāmēģina zvanīt. Nu ko, vēl tikai gribēju pajautāt, vai arī pilsētas dīķi ir bijuši izsaukumi, vai tur arī ir bīstami, tad, kad sāk kust, jo tur arī diezgan tāda populāra vieta, kur bērni mēdz izklaidēties un atpūsties un slidot. Sakiet, kā ir ar dīķi, kad viņš atkūst apmēram tad pat, kad Daugava vai mazliet ātrāk? Viņš apmēram tāpat kā Daugava, jo varam salīdzināt, ka Daugavas augšpus arī stāvošais, teiksim, samērā ūdens, un, teiksim tā, pēc ledus tās krāsas var jau saprast, ka jau viņš plāsmojas tumšāks, ūdens parādās uz viņa, ka viņš jau paliek bīstamāks, teiksim. Ziemas periodā es neatceros, bet, teiksim, aizkrauklieši droši vien, kas jau, teiksim, zina, ka pagājuši gadu vasarā, kad vienkārši cilvēki pie dīķa atpūšās, noteikti arī alkohols savu bija darījis, ka mēs devāmies vienu izvilkti, noslīkuši šo cilvēku no dīķa, kas bija pat ļoti tuvu pie krasta. Jā, tā kā jebkura ūdens tilpne var mums palīdzēt izkliedēties, bet var arī apdraudēt mūsu ikdienu. Paldies jums par sarunu. Cerēsim, ka šis pavasaris Aizkraukles novadā aizritēs mierīgi un lai jums daudz spēku un izturības glābjot cilvēkus grūtās situācijās. Paldies par sarunu.